Labdien! Ir pienācis 2024. gads, un šogad ir garais gads, un izliksim Astro Taro kopīgu tādu prognozīti 2024. gads Aunam. Tātad šis būs mums tāds īpašs, tāds karmisks gads, kā teikt, par iepriekšējo gadu sastrādājumiem nāks katram plusiņš vai mīnusiņš, un strādāsim mēs ar 12 astroloģiskām mājām un paskatīsimies, kā teikt, visās dzīves sfērās, kas gaida Aunus 2024. gadā. Nu ko, kārtas gatavas? Sākam. Pirmā māja ir es un mana personība, vai es un manas rakstura īpašības arī varētu tā teikt. Un šeit mums parādās kārtas mērenība. Un ko mums nozīmē mērenība? Tātad 2024. gadā Auniem attiecībā uz sevi un savām vēlmēm un kaislībām būtu svarīgi saglabāt harmoniju pilnīgi visās jomās. Kas attiecās uz pašu es, tas ir es ēšanā, es izturēšanā pret citiem, es tolerance, iecietība, vēlme jāmēģina šogad visās, attiecīgi pret sevi un citiem panākt kompromisu, diplomātiju, jābūt varbūt savu veidu tādai ekonomijai, nav vajadzīga steiga, tāds būtu tā kā galvenais 2024. Gada tāds tā kā pirmās mājas moto, visu daram, bet bez steigas kārtīgi pārdomājot, izvērtējot, cik tas ir nepieciešams, cik tas nav nepieciešams kādā no situācijām dzīves. Ejam tālāk. Otrā māja mums ir, tie ir mana nauda, mani īpašumi, ienākumi, kādā veidā cilvēks pelna, tā ir arī cilvēka enerģija. Un šeit mums ir 7 monētas. Un 7 monētas. Un tas mums nozīmē, ka cilvēkam būs šogad sava veida tādas, redziet, kā jau kārtas pati apzīmē, cilvēkam būs kaut kāda sava veida tādas bailes par saviem ienākumiem, par saviem resursiem kopumā, kad viņš tā kā gan gada griezumā visu laiku tā kā pirmkārt resursi un nauda būs pietiekami, jo 7 naudiņas, tas 7 monētas, tas ir tā kā labs raksturojums, bet tai pašā laikā cilvēkam būs tāda iekšējā sajūta, kad vai nav par maz, un tai pašā laikā cilvēks varbūt būs piekusis vai ir pārdomās par saviem arī finansiālajiem nākotnes sasniegumiem, bet tai pašā laikā ir iespēja, ja arī ir kaut kādi projekti vai vēlme mainīt darbu vai, viss, kas saistīts, ne tikai ar darbu, ar kaut ko
ar savu enerģiju, kā palielināt savu iekšējo harmoniju, savu iekšējos resursus, tad šis ir tas gads, kad ir iespēja īstenot un iegūt papildus līdzekļus, bet būs vajadzīgs neatlaidīgs darbs, lai nonāktu pie šī rezultāta. Jo šis rezultāts viennozīmīgi nebūs tā, ka uzreiz, arī ja kaut ko mēs mainām vai nomainām kādā dzīves sfērā, tad būs pēc tam rezultāts, bet ir jēga, kā teikt, uzsākt kaut jauns projekts saistībā, vai, kā teikt, ja jau ir, teiksim, darbs, tad cilvēks varbūt mēģinās kaut ko caur papildu ienākums kādus iegūt, tad ir iespēja šo uzsākt. Bet viss jādara arī viennozīmīgi likumiskā ceļā, jo Saturns šeit mums parādās. Un līdz ar to viss jādara ir oficiāli un legāli. Nākamā mums ir 3. māja. Tas ir mūsu, kā teikt, tuvākie radi, brāļi, māsas parādās 3. mājā. Vēl šeit mums ir mūsu kaimiņi, šeit mums ir īslaicīgie ceļojumi, transports, komunikācija un kursi, pamat izglītības. Un šeit mums parādās 3 monētas. Un kas mums ir 3 monētas? Tātad šeit ir iespējas tā kā augt, attīstīties. Ir, kā mēs redzam, tāds, būs vēlme kaut ko darīt šajā sfērā, jo Mars arī mums rāda tādu tā kā kustību, ka mums būs, vēlme tāda arī kaut ko darīt šajos jautājumos, kad tas gan skar īsos ceļojumus, ja, kā jau es pieminēju, un kad gribēsies stabilizēt arī attiecības starp brāļiem, māsām, kaimiņiem, būs vēlme tādu dzīves līmeni tā kā uzlabot gan savstarpējās attiecības, gan arī varbūt caur kaut kādiem kursiem, apmācībām, atkal iegūt kādas papildu zināšanas. Jā, jo būs, tāda tieksme uz partnerību un sadarbību. Nākošā māja mums ir 4. Tā ir mums mūsu ģimene, dzimta, īpašumi un tādas lietas. Un šeit mums ir 4 naudiņas, jeb 4 monētas, un 4nieks cilvēks, kā jūs redzat, ir tā kā 4 naudas, viņam ir pietiekami resursi, priekš nomaksas, tāda stabilitāte, var teikt, būs stabilitāte šajās dzīves sfērā, tas ir ģimenē, mājvietā, būs stabilitāte, bet tai pašā laikā būs tāda, ka cilvēks nevēlēsies neko baigi mainīt šogad attiecībā uz šīm lietām, un cilvēks tā kā bišķi ir piekusis un grib atpūsties, jo viņš varētu būt, tāds savu veidu, kā mēs redzam, tāds skopulīts, ka baigi negribēs ar saviem resursiem vai ar sevis nopelnītiem līdzekļiem baigi dalīties. Ka cilvēks ir tā kā apmierināts ar savu materiālo labklājību, bet, tāds no vienas puses, tā kā viennozīmīgi tas ir stabili, bez izmaiņām, nekas ļoti nemainīsies, tur, kur dzīvojam, tur dzīvojam, ģimene ir, kam ir, tādas stabilas vērtības. Nākošā mums ir 5. māja, un 5. māja, tas ir mums rāda romantiku, hobiju,
bērnus, viss izklaides, viss, kas iet caur sirdi. Un šeit mums ir virspriestariene. Ko šeit mums rādās? Šeit būs tāds, savu veidu, varētu teikt, tāds noslēpumainība, intuīcija, zemapziņa ieslēgsies tagad cilvēkam, kad būs tāda iekšējā, kā teikt, saprašana, ko cilvēks grib, un būs arī iekšējā tā intuīcija, kas palīdzēs gan iet uz priekšu, gan arī, ja runājam, kad gribēsies tādus sevis meklējumus vai kaut kā jauna, tā kā arī, tas nozīmē arī 5. māja, mums ir arī mīlas dēļ, kas ir tā kā bišķiņ jāskatās, lai tīpaši kopsumā ar virspriestarieni, tas ir tāds, gribēsies tā kā mīlas priekus ārpus ģimenes, varētu pat teikt, un, būs tāds, sevis iekšējie meklējumi, un, attiecībā uz bērniem arī var atklāties kādi gan noslēpumiņi, gan arī varbūt tieši jūs nesapratīsiet brīžiem savus bērnus, tāpēc ir jāieklausās savā intuīcijā, un tad viss nāks tā kā gan gaismā, gan saprašana, ko, kāpēc darīt un kas. Nākamā māja mums ir 6. māja. Tas ir tā saucamā darba māja, veselības māja. Un šeit mums parādās vecākais arkāns pasaule. Pasaule tas ir tāds stabila un ļoti tāda pozitīva kārts, ka cilvēks principā ir apmierināts gan ar to, kur viņš strādā, gan veselība viennozīmīgi būs ļoti laba, jo tas tāds, kad cilvēks ir, pilnībā un uzticās tā kā augstākajiem spēkiem, un augstākie spēki arī, kā redzam, viņu sargā no visām nepatikšanām un likstām. Viss dzīvē ir tik, cik vajag, vainags tā kā aizsargā no visas sliktā ārpus šīs teritorijas, kur cilvēks ir. Un, varbūt, ka cilvēks šajā gadā auni mums saņems darba augļus, pie kā ir ilgi strādājuši, ir ieguldījuši pirms tam savu laiku, enerģiju un zināšanas, un tādu varētu teikt veiksmīgu plānu īstenošanās. Ja arī mēs kaut ko gribam mainīt, tad viennozīmīgi šogad ir tas laiks, lai auni arī mainītu darbu, vai arī, ja, piemēram, kaut kādas veselības problēmas, tad šogad tās viennozīmīgi tiks izārstētas, atrisinātas, konstatētas, un tā viss tā diezgan tādā mierīgā, noskaņojumā, jo pasaules kārtas ir tāda arī miers, kad cilvēkā ir iekšējais miers, gan ārējais, jo visi ārējie apstākļi, kas strādā par labu cilvēkam. Tālāk skatāmies 7. māja, jeb attiecība māja. Protams, šeit ir partnerība tā saucamā, un gan laulības, gan partnerattiecības, tas ir pretējais dzimums, gan arī, jebkurš cilvēks, gan darba kolēģi ir 7. mājā, gan tāpat kasiere veikalā, ko mēs ikdienā redzam. Un šeit mēs redzam, ka mums izkrīt atkal 5 monētiņas. Šeit varētu būt kaut kāda savu veidu tādas krīzes situācijas šajā sfērā, jo, kā mēs redzam, cilvēks ir tāds diezgan, krīzē, tā kā iegājis tādā depresijā, varētu teikt, jo, kā mēs redzam, viņam augšā ir rekur
5 monētas, jeb tāda stabilitāte savu veidu, bet cilvēks iet garām un neredz to. Tas nozīmē, ka šogad šajās sfērās varētu būt tāds krīzes, jeb lūzuma punkts, kad cilvēks var zaudēt gan materiāli, gan sociāli, gan arī tikpat labi arī partneri. Jeb šeit 7. mājā mums ir vairāk sievas un vīri, varbūt šķiršanās, jo cilvēks kaut kādas lietas tā kā neredz. Jā, tāda finansiālā nestabilitāte arī šeit varētu būt, es saku šeit, jā, tāds, šeit ir jāizdomā un jātiek pašam ar sevi galā, jo ir nepieciešamība pieņemt palīdzību no malas, ja pats nevar tikt no šī visa vaļā, jo šeit arī redzam Merkūrs, kas var, Merkūrs tas ir mūsu domāšana, prāts ir ļoti jānokoncentrējas, un ja pašam cilvēkam nav iekšējais spēks, jeb ir jālūdz palīdzību no malas, un ja viņš lūg šo palīdzību no malas, tas ir gan savu veidā kā psihologa konsultācijas vai kas, ja ir, krīzes situācijas, piemēram, galvenokārt tajās pašās attiecībās, tad, ja cilvēks pats netiek, tad šis būs tāds pārbaudījuma pilns gads, tās attiecības, kas varbūt jau ir brukuši, jukuši un turās tā tik kopā, viņas pastāv iespēja arī tā kā šķirties, ja? Nākošā māja mums ir 8. māja, tā ir saucamā citu naudu māja, citu īpašumi, lielie kredīti un arī savu veidu tāda krīzes māja. Un šeit mums iekrīt Zižļu karaliene. Un kas mums ir Zižļu karaliene? Zižļu karaliene, tā ir sieviete tāda ļoti enerģiska, kurai patīk savu veidu tādu izaicinājumu, karot, sieviete ar autoritāti, ar varu un naudu saistītās sfērās, bet tai pašā laikā būs tāds, tā kā profesionāls redzējums un būs tādas iespējas sasniegt kaut ko. Vienīgais, protams, šeit atkal pieslēdzās mums mēnesis, tas ir varbūt savu veidu tāds emocionālais kaut kāds panīkums un emocionālais tā kā brīžiem apjukums, kas, ko, kā, bet te pašā laikā, Zižļu karaliene ir sieviete vai, kā teikt, zināšanas cilvēkam būs tāda, ja arī kaut kādas krīzes situācijas vai kaut kas notiks, tad, cilvēks zinās, kur griezties, ko darīt, vai, kā teikt, uz kādiem, ja, piemēram, šeit mēs runājam par citu naudu, tas ir arī partneru nauda, piemēram, ja jūs skatās sieva, tad tā ir vīra nauda, vai atkal skatās vīri, tad tā būs sievas nauda, zinās, kā uzspiest uz pareizajiem punktiem, vai kā virzīt kaut kādas krīzes situācijas, vai, kaut kādas šajā jomā situācijas, kādā veidā viņas atrisināt caur ko un kā. Tālūk, tā kā. Tas būtu tā. Nākošā mums ir 9. māja. Un 9. māja tā ir reliģijas, filozofijas, ārzemes, lielie ceļojumi, augstākā izglītība šeit mums ir, likums, tieslietas, tādas lietas. Un šeit mums izkrīt monētu pāšs. Un kas mums ir monētu pāšs? Šeit ir bišķiņ tā kā jāuzmanās, monētu pāšs ir tāds, tā kā enerģija, kad cilvēks jūtās tā kā mazais Napoleons, ja? Plāni ir kā Napoleonam, bet šobrīd varbūt nav īsti ne finansiālais pamatojums vai pamats, ja? Kā realizēt šos visus, tātad esam bišķi tādi, nolaižamies, kā teikt, no augšas uz leju un esam tādi pragmatiski šogad attiecībā,
ja mums šogad, pieņemsim, auniem nav tik liels finansiālais, maks, jā, tātad skatāmies, vai mēs tiešām tikai tāpēc, ka mēs gribam aizbraukt, kā piemēram uz ārzemēm, vai gribam iestāties kārtējā augstskolā vai vienkārši augstskolā, tad jāskatās, jo materiālais īsti nebūs. Protams, iespējas ir, ja tas iet caur tādu savu veidu pelnīšanu, varbūt, ja, piemēram, kaut ko, tiešām liederīgu, vajag to pašu augstāko izglītību, tad, caur kredīti iestādēm, tad ir jāgriežās, jo, principā, ir ļoti jāizvērtē, jo sākums it kā ir veiksmīgs, kā jau tā kā monētu pārš ir tāds, jaunas vēsmas, bet, es saku, nav visam tam vēl šobrīd materiālais pamatojums. Tālūk. Tā, 10. māja mums ir saucamā mūsu augstāko sasniegumu, karjeru, ģimene un, tā kā mūsu ambīcijas, profesionālais status, apbalvojam, šeit mums ir 10 kausi, tas ir tāds, pēc tā, ja mēs, piemēram, savienojam, ka mums 7. mājā, piemēram, bija šķiršanās mūsu privātajā, jomā, tā kā pastāv iespēja, ja tā ir, katram jau sava situācija un katram savs, kā teikt, bet tai pašā laikā, ja mēs runājam par karjeru un tādus augstāko punktu, tad šis ir gads, kad auni var sasniegt savas, tā kā ambīcijas, savus lielākos dzīves plānus, sapņus tā kā realizēt, un kas attiecās uz karjeru, sasniegumiem, es saku, tāds ļoti labs gads, lai ieguldītu savu enerģiju šogad tieši karjeras un augstāko sasniegumu plānā, jo viennozīmīgi tas viss realizēsies, un arī Mars mums rāda, kad būs gan savu veidu, varētu būt citreiz tāda agresīvāka rīcība, bet tas laikam šogad ir vajadzīgs auniem, lai sasniegtu savus plānus un tāds viss. Protams, atgriežoties atkal pie tās 7. mājas, ja jums atkal tieši kaut kādas attiecības tur, sākušās, ja jūs vēl neesat laulībā, tad šogad auna arī var noslēgt laulības, kas būs stabilas, uzticamas, drošas un, kā teikt, abām pusēm pieņemamas. Tālūk. Nākamā mums ir 11. māja, un 11. māja tie mūsu draugi, sapņi, vēlēšanās. Šeit arī tā kā ir, viss tāds, kā pārvarēt šķēršļus. Un šeit mums ir 7 zobeni. Un 7 zobeni, tas ir tāda, mums varētu teikt, rāda tādu savu veidu, tā kā atkal bailes, nodevība, krāpšana un viltus. Tātad ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz savu draugu loku, kam uzticamies, kam mēs vai prasam padomu, kā teikt, var būt tāda vilšanās vai, kā teikt, kā saka, dūriens mugurā. Var būt strīdi un nesaprašanās ar draugiem. Tāpatās, kad būs kaut kāda šķēršļi vai būs kaut kāda apmelojuma no draugus puses un arī varētu būt, jo šī kārta, ir tāda, ka tāda bišķi jāuzmanās no viltus un tādām nepatikšanām attiecībā uz šo jomu, tas ir drīzāk uz draugiem šajā gadījumā. Un pēdējā mums ir 12. māja, noslēpumainā māja, ierobežotības māja, slepenos ienaidniekus parāda, vai visu to, ko mēs neredzam un tā kā brīžiem nespējam novērtēt. Un šeit mums ir 6 kausi. Un kas mums ir 6 kausi? Tas ir tāds, kā
ka cilvēks pēc savu veidu tāds vai nu emocionālā panīkuma sāk kaut ko no jauna, tas parāda, jo kā mēs redzam kārtas, kad, nu, tā kā jauna enerģija cilvēkam rodās, kad partneri mūs atbalsta, iziet no, ja cilvēks ir bijis depresijā, tad iziet no depresijas un sāk visu no gala, transformācijas tā kā sākums, un cilvēks uzkrāja savu iekšējo spēku caur ģimeni, caur atbalstu un labas perspektīvas rāda. Nu, jebkurā gadījumā, ja tas morāli ir iepriekšējais gads bijis tāds grūtāks, tad šis gads ir tāds, kad mums būs tas iekšējais spēks, nu, kaut ko darīt. Vēl šeit, ka runājam, var būt kaut kāda pagātnes cilvēku atgriešanās, tas ir vecie draugi, vecie mīļotie, paziņas, nu, kaut kas tāds un mantojuma lietas varbūt šogad arī jauniem varētu būt, kad šogad kaut kas būs tāds kārtojams un darāms. Nu, tālūk, un kā jau redzam kopumā, ir ļoti daudz, tātad mums ir šogad jauniem ir rādās tieši monētu kārtas, jā, līdz ar to, kā teikt, dažādās jomās mums ir jāpilnveidojas, bet enerģija būs un, kā teikt, katram vēl savas situācijas jāpieliek klāt un tālūk. Vēl es gribētu, man tāds ir interesants tāds kārtas, bet, nu, viņas vairāk ir tādas, nu, nekā, nu, paredzēšanas kārtas, ne, bet, nu, tāds, kad varētu mēs izvilkt jauniem vienu tādu, tā kā 2024. Gadu tādu motivāciju, tā kā moto, kāds varētu būt jauniem 2024. gads, lai pārvarētu jebkuras dzīves situācijas vai ieklausītos sevī un tāds, tad skatāmies, ko tad mums, kas tad mums te rādās. Oi, jauniem ir tāda motivācija, nu, ir sevis mīlēšana, jeb sevis lološana, ja, kad ka jāieklausās savā sirdī, kad jāieklausās savā būtībā, un tad tu arī sapratīsi, kas tev ir pašam vajadzīgs, gan priekš tava ķermeņa, gan dvēseles. Jā, jāiemācās sevi mīlēt jauniem šogad, un tad visas lietas un viss būs kārtībā. Lai veicas! Atā!